Šodien veltīsim laiku, lai kopā studētu Dieva vārdu, klausoties sprediķi ar nosaukumu Slavējiet Dievu un lepojieties ar Dievu. Ir teiciens, sprediķi ir priekš cilvēkiem, lūkšanas ir priekš Dieva, un slavēšana ir gan priekš Dieva, gan cilvēkiem. Es to iegaumēju, jo tas šķita ļoti labs teiciens. Vai jūs tam nepiekrītat? Cilvēki saka, ka sprediķi ir, lai nodotu Dieva vārdu, lai atrastu debesu ļaudis, kas ir grēcinieki. Lūkšanas ir, lai aizkustinātu Dieva sirdi, un slavas ir tam, lai aizkustinātu gan Dieva, gan cilvēku sirdis. Vispirms meklēsim pravietojumu. Slavas Dievam Jesajas 62. nodaļā. Atvērsim Jesajas 62. nodaļu. 62. nodaļas 6. pantā ir rakstīts: Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti. Jūs, kam jādomā par to kungu, neliecieties mierā un nemitieties viņam atgādināt, kamēr viņš pienācīgi neizveido Jeruzālemi un to nepadara slavenu virs zemes. Bībele liecina par iemeslu, kāpēc Dievs izveidos Jeruzalemi. Tas ir, lai viņa saņemtu godību un slavu no pasaules. Tad uz ko attiecas Jeruzaleme, saskaņā ar galatiešiem? Bībele dara mums zināmu, ka Jeruzaleme attiecas uz mūsu māti. Tad vispirms uzzināsim par Dievu. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 6. nodaļas 8. pantu. Mateja evaņģēlija 6. nodaļas 8. pantā Jēzus saka: Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo kas mums ir Dievs? Viņš ir mūsu tēvs. Jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Dievs ir mūsu tēvs. 9. pants. Tāpēc jums būs tā lūgt, mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Dieva vārds patiesi ir pelnījis tapt svētīts ar godu. Tam vajadzētu būt mūsu lepnuma avotam un slavēšanas tēmai. Kā Jēzus mums mācīja saukt Dievu, kad mēs lūdzam? Jēzus mācīja mums saukt Dievu par mūsu tēvu, kad mēs lūdzam. Šis fragments ir ārkārtīgi svarīgs. Aplūkosim arī Galatiešiem 4. nodaļu. Aplūkosim, kā Dievs definēja mūsu attiecības ar viņu 4. nodaļas 26. pantā. Bet augšējā Jeruzāleme, tas nozīmē debesīs, ir svabada, tā ir. Kas viņa ir? Mūsu māte. Patiesi, mums ir debesu tēvs un debesu māte. Citiem vārdiem sakot, mēs varam slavēt un godāt Dievu, ja mums ir stingra ticība, zinot, ka ir Dievs tēvs un Dievs māte, vai ne? Apmēram pirms 2000 gadiem apustulis Jānis ļoti vēlējās redzēt līgavu, Jēra sievu. Eņģelis sacīja: Es tev parādīšu Jēra sievu, un tad parādīja viņam svēto pilsētu Jeruzalemi, kas nokāpa no debesīm. Eņģelis parādīja Jeruzalemi kā Jēra sievas simbolu. Apustulis Jānis ļoti vēlējās redzēt Jeruzalemes realitāti, bet viņš nevarēja. Un kā ir ar mums šodien? Vai mēs viņu neredzam? Kad mēs padomājam par savu stāvokli, mēs saprotam, patiesi mēs esam svētītie. Cik svarīga un lieliska ir viena no Jēzus 12 mācekļu pozīcijām?
Pat apustulis Jānis, kurš bija tik nozīmīgā pozīcijā, nevarēja viņu redzēt, tomēr mēs tieši tagad saņemam šādu žēlastību. Tāpēc nekad neaizmirsīsim, cik svētīti mēs esam. Aplūkosim 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļas 26. pantu. 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļas 26. pants. Tad Dievs sacīja: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Dievs teica: darīsim cilvēku. Tomēr citās baznīcās viņi māca, ka ir tikai viens Dievs, kas radīja cilvēci. Tomēr, tā kā Bībele izsaka to, kurš radīja cilvēci kā mūsu, vai Bībelē nav skaidri redzams, ka Dievs radītājs nav viens? Tad vai mēs drīkstam mainīt kaut vienu vārdu Bībelē? 5. Mūzes un Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ka mums nekad nevajadzētu mainīt pat vienu vārdu Bībelē. Paturot to prātā, mēs varam saprast, ka vārds mēs šeit noteikti nav vienskaitlī. Citiem vārdiem sakot, mēs varam apstiprināt, ka tas nebija vientuļš Dievs, kas radīja cilvēci, vai ne? Lūdzu, apskatieties rūpīgi. 27. pants. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla viņš to radīja. Ko viņš radīja? Vīrieti un sievieti viņš radīja. Pēc kā tēla tika radīti vīrietis un sieviete. Vīrietis un sieviete tika radīti pēc Dieva tēla. Citiem vārdiem sakot, tā kā ir ne tikai vīrieša Dieva tēls, bet arī sievietes Dieva tēls, kā Dievs sevi aprakstīja. Dievs teica: darīsim cilvēku. Vīrieša Dieva tēls tiek dēvēts par Dievu tēvu. Tad, kā dabiski mums vajadzētu saukt sievietes Dieva tēlu? Viņu vajadzētu saukt par Dievu māti. Kad mēs skatāmies uz Bībeli, apzinoties mūsu garīgo vecāku, Dieva tēva un Dieva mātes esamību, kas no sākuma radīja cilvēci, mēs varam pilnībā saprast patiesību. Ir Dievs tēvs, kuram ir vīrišķība, bet kas vēl ir? Mums jāzina, ka noteikti ir Dievs māte, kurai ir sievišķība. Mums jākļūst par tiem, kas var slavēt mūsu tēvu, lepoties ar viņu, kā arī slavēt mūsu mātes godību un pateikties viņai. Tā kā mēs esam saņēmuši sardzes misiju lepoties ar Jeruzalemi saskaņā ar Jesajas grāmatā 62. nodaļā rakstīto pravietojumu, kas mums būtu jādara. Mums vajadzētu lepoties ar Jeruzalemi visai pasaulē. Mums ir vislielākais lepnuma avots. Agrāk bērni bieži vien lepojās ar saviem vecākiem bērnu laukumos, sakot: "Ew, mans tētis ir patiešām stiprs", vai "mans tētis ir ļoti izskatīgs". Šajā sakarā mums vajadzētu vēl vairāk lepoties ar mūsu Dievu. Atturībai ir savi labumi, bet mums ir jārunā vairāk, kad runa ir par lepošanos ar Dievu. Dievs ir devis šīs svētības man, manai ģimenei, manai vienībai un manai grupai. Viņš vienmēr ir devis svētības mūsu baznīcai. Vai jums ir tēvs, kas jūs māca ievērot Paskā? Vai jums ir māte, kas māca jums turēt jauno derību? Vai mēs neesam uzzinājuši par sabata dienu no tēva un mātes? Visiem Ciānas bērniem patiešām ir jāzina, kā slavēt Dievu un lielīties ar Dievu. Tāpēc pravietis Hozea teica, ka starp lietām, kas ir nepieciešamas, lai kalpotu Dievam, mums ir neatlaidīgi jācenšas atzīt Dievu un vienmēr jālepojas ar viņu. Pāriesim pie Hozeja grāmatas 6. nodaļas. Hozejas 6. nodaļas 3. pants. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu. Vai atzīt Dievu nenozīmē zināt Dievu?
Mums jāpieliek visas pūles, lai iepazītu Dievu, jo Viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Pārējam uz 6. pantu. 6. pantā ir rakstīts: jo man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem. Par ko vēl Dievam ir prieks? Man patīk Dieva atziņa un nebūtne dedzināmie upuri. Šeit Dievs vēlas mūs mācīt, lai arī tūkstošiem dievkalpojumi, upuri un lūkšanas ir vissvarīgi. Tomēr es vēlos, lai jums ir pareiza Dieva atziņa. Tad vai daudzas baznīcas mūsdienās patiesi zina Dievu un kalpo Dievam? Tās kalpo Dievam, kas eksistē tikai viņu pašu domās un konceptos. Turpretim, vai mēs tagad nesaņemam, nepielūdzam un neslavējam Dievu, par kuru liecina Bībele? Uz kādas bāzes mēs sakām, tas ir mūsu tēvs, šī ir mūsu māte, kur ir pierādījumi. Tie ir raksti, kas liecina par mani. Jēzus, kurš nāca uz šīs zemes pirms 2000 gadiem, to mums darīja skaidru. Ja Bībelē nav liecības, mums nav tai jātic, bet ja Bībelē ir liecība, vai mums nevajadzētu ticēt un sekot tam, kas ir liecināts? Kas ir teikts Jesajas grāmatas 25. nodaļā? Tas patiesi ir mūsu Dievs. Mēs paļāvāmies Viņam, un Viņš mūs izglāba. Ir attēlotas vairākas zīmes, lai mēs atpazītu patieso Dievu. Tās zīmes ir vecs vīns un svētki, ar kuriem Viņš izdeldē nāvi uz visiem laikiem. Apmēram pirms 2700 gadiem pravietis Jesaja pravietoja par svētā gara laikmetu. Tad kāds vīns ir labi nogulējies vīns, kas var izdeldēt nāvi uz visiem laikiem? Pasaulē ir desmitiem tūkstoši dažādu vīnu. No visiem vīniem, kurš ir tas vīns, kas var izdeldēt nāvi uz visiem laikiem? Vai ir vēl kāds cits vīns bez jaunās derības Paschā? Dievs teica, jūs cītīgi studējat Bībeli, jo jūs domājat, ka tajā jums ir mūžīgā dzīvība. Tie ir paši raksti, kas liecina par mani. Tad liecībām par tēvu un liecības par māti ir jābūt ierakstītām Bībelē. Kā redzam, ko Dievs teica 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļā, 26. pantā pašā 1. no 66 Bībeles grāmatām. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Vai Bībele mums skaidri nemāca, ka Dievs, kas radīja cilvēci, nav tikai viens Dievs? Dievs radīja cilvēci pēc Dieva tēla. Viņi nebija radīti pēc neviena eņģeļa tēla. Tā kā vīrietis un sieviete tika radīti pēc Dieva tēla, tas skaidri nozīmē, ka ir vīrieša Dieva tēls un ir arī sievietes Dieva tēla. Dievs, kas radīja cilvēci, dod mums dzīvību, nodrošina mūs ar elpu un ļauj mums eksistēt. Vai Dievs tēvs un Dievs māte neeksistēja pirms mēs piedzimām uz šīs zemes? Tāpēc Bībele mūs pamodina uz Dieva mātes esamību caur Galatiešiem 6. nodaļu un Dieva tēva esamību caur Mateja evaņģēlija 6. nodaļu. Mēs esam mācīti mūžīgi pateikties, sniegt mūžīgu godību un mūžīgu slavu debesu tēvam un debesu mātei, kas ir radītāja. Tas ir tāpēc, ka saskaņā ar Jesajas 53. nodaļu tika pravietots, ka debesu tēvs būs mocīts, sadurts un sists mūsu pārkāpumu un netaisnību dēļ. Jesajas 50. nodaļa mums parāda, ka visas sāpes un bēdas, ko debesu māte ir pārcietusi, galu galā radās no grēkiem un pārkāpumiem, ko viņas bērni izdarīja debesīs, vai ne? Ko Bībele mums liek darīt attiecībā uz Dievu? Esiet pateicīgi Dievam, slavējiet Dievu, godiniet Dievu. Bībelē šie vārdi ir ierakstīti vairāk kārt.
Tad kur dzīvo Dievs, kuru mums vajadzētu godāt, viņam pateikties un slavēt? Ar kuru Dievu mums vajadzētu lepoties? Atšķirsim Jesejas grāmatas 33. nodaļu. Jesejas grāmatas 33. nodaļas 20. pants. Uzlūko Ciānu, mūsu svētku sanāksmi pilsētu, tad tavas acis redzēs Jeruzalemi kā drošu mitekli, kā telti, kam nav jāpārvietojas, kuras pamati nesatricināmi, kuras vaģi neizraujami un kuras saites nesaraujamas. Jo tur, kur ir šī vieta, Ciānā, ir tas kungs, Dievs pie mums savā godībā. Ir teikts, ka Dievs mājos ar mums Ciānā. Kā upju un plašo straumju aizstājējs, airu laivas tur nebrauc un lielaivas tur nepeld to viļņos. Jo tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likumu devējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš. Ko viņš darīs? Viņš mūs izglābs. Bībele mums skaidri parāda, ka Dievs mūs visus izglābs no grēka purva, nāves važām un elles mokām. Dievs galu galā mūs izglābs. Pārējām pie 24. panta. Un neviens iedzīvotājs nesacīs, es ciešu, tautai, kas tur dzīvo, ir grēki piedoti. Citiem vārdiem sakot, kādu žēlastību saņems tie, kas mājo Ciānā. Viņu grēki tiks piedoti. Kas ir tie, kuriem ir jāsaņem piedošana par viņu grēkiem? Tie ir grēcinieki. Ja grēka nav, tad vārda piedošana parādīšanās Bībelē būtu bezjēdzīgs. Tā kā mēs esam grēkojuši, termins grēku piedošana ir ierakstīts Bībelē. Saskaņā ar 24. pantu, kādu žēlastību Dievs dāvā tiem, kas mājo Ciānā. Tā ir grēku piedošana. Tātad, ko Dievs saka caur pravieti Jeremiju Jeremijas 4. nodaļā? Bēdziet uz Ciānu nekavējoties. Vai Dievs mums nedod norādījumus nekavējoties doties uz Ciānu, bez vilcināšanās un bez kavēšanās? Aplūkosim Jeremijas grāmatas 31. nodaļu. Jeremijas 31. nodaļas 31. pants. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu. Ko viņš darīs? Jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Tad ko mums lūdz Dievs, kurš noslēdza jauno derību Ciānā? Dievs lūdz mums slavēt, lepoties ar viņu un pielūgt viņu. Saskaņā ar daudzajiem Bībeles un praviešu pravietojumiem, Dievs, ar kuru mums vajadzētu lepoties un slavēt, ir tas, kas mājo Ciānā un ir pasludinājis jauno derību. Dievs saka, es noslēgšu jaunu derību ar Izraēla un Jūdas tautu. Neviens nevar veikt šo darbu izņemot Dievu. Tad kurš ir tas, kurš atjaunoja jaunās derības patiesību, kas bija atcelta, un ved bērnus uz Ciānu? Vai tie nav Dievs tēvs un Dievs māte, kas ir gars un līgava? Vai ne tāpēc Atklāsmes grāmatas 20. nodaļā, 17. pantā gars un līgava saka, nāc? Dievs sauc visu cilvēci un vada viņu uz grēku piedošanas ceļu, uz mūžīgās dzīves svētību un pretī mūžīgajai debesu valstībai. Tad kā mums vajadzētu atbildēt uz viņu aicinājumu? Mums vajadzētu slavēt Dievu, pateikties viņam un lepoties ar viņu visai pasaulē. Mūsu tēvs noslēdza jauno derību. Vai jums ir jaunās derības sabats vai jaunās derības paschā? Jums to nav. Mums ir abi. Mūsu tēvs nodibināja jauno derību, un mūsu māte ir tās realitāte. Tāpēc mēs to uzticīgi ievērojam. Kā jūs varat cerēt ieiet debesu valstībā bez jaunās derības? Šādā veidā mums ir jāturpina lepoties ar tēvu un māti. Dievs nekad neko nesaka velti, vai ne? Kad Dievs lika Noam uzcelt šķirstu, tā laika cilvēki nespēja noticēt, ka zeme aplūdīs ar ūdeni.
Tad Dievs lika Noam uzcelt šķirstu bez iemesla? Vai tā nebija viņa griba glābt cilvēci ar šķirstu? Aiz Dieva baušļiem ir viņa bezgalīgais plāns. Tad, kad viņš mums saka, lepojieties ar Dievu, sludiniet par Dievu un nedodiet Jeruzalemes sargiem mieru, lai viņi sludina viņas godību visām tautām un lepojas ar viņu, līdz viņa saņems slavu pasaulē. Ir skaidrs iemesls, kāpēc mums ir jādara, kā Dievs pavēl. Mums vienmēr vajadzētu lepoties ar Dievu, mūsu darba vietās, skolās, militārajā jomā, mūsu kaimiņiem, paziņām un mūsu draugiem. Jo vairāk mēs lepojamies ar Dievu Tēvu un Dievu Māti, jo vairāk tumsa pakāpeniski atkāpjas no šīs tumsas pasaules. Vai pasaule nekļūst gaišāka, ja ir 10 gaismas, nevis tikai viena, 100 gaismas, nevis tikai 10 un 1000 gaismas nekā 100? Agrāk uz zemes dominēja cilvēku noteikumi, bet tagad tie arvien vairāk zaudē savu spēku. Kāpēc? Kad mēs turpinām liecināt par sabata dienu, Paschā, debesu māti Jeruzalemi un debesu tēvu arvien vairāk, Sātans turpina zaudēt savu garīgo spēku. Galu galā, vai nepienāks godības brīdis, kad visa pasaule pareizi atpazīs debesu tēva un debesu mātes godību? Lai arī cik daudz mēs kliedzam, atgriezieties, jo debesu valstība ir tuvu, cilvēki neklausās. Tas ir tāpēc, ka redzamā pasaule viņu acīs šķiet pārāk brīnišķīga. Tomēr caur patiesības vārdiem mēs tagad visiem atklājam realitāti. Kāpēc Paschā tika atcelts un kas lika cilvēcei pārkāpt svēto Dievu vārdu? Dieva vārds ir karaliska pavēle garīgajā izpratnē, bet tā kā Sātans manipulēja un nomainīja šo pavēli, cilvēce seko viņam. Tāpēc jums un man ir jāslavē Dievs un jālepojas ar viņu vēl vairāk. Padomājiet par to, kā Dievs deva Noam precīzu šķirsta plānu un izmērus. Tādā pašā veidā šodien viņš māca mums sludināt. Vai nu viņi klausās vai nē, tikai sludiniet viņiem visiem. Tad es parūpēšos par pārējo. Tā ir debesu tēva un debesu mātes griba. Es jūs lūdzu vēlreiz to iegravēt savās sirdīs. Atvērsim Jeremijas grāmatas 3. nodaļu, lai redzētu, ka tas, ko Dievs teica, būs evaņģēlija rezultāts, kad mēs iegravēsim tēva un mātes mācību savās sirdīs. Aplūkosim Jeremijas 3. nodaļas 17. pantu. Tanī laikā sauks Jeruzalemi. Kā viņi sauks Jeruzalemi? Par tā kunga troni. Kur viņi pulcēsies? Un tur saplūdīs visas pagānu tautas. Kas ir Jeruzaleme, kas ir augšā un svabada? Tādējādi ir rakstīts, ka visas tautas nāks pie mātes. Mums vajadzētu sludināt šīs ziņas daudziem cilvēkiem, lai pat pēc kāda laika viņi varētu padomāt. Ak, kaimiņu dāma pieminēja, ka debesu māte Jeruzaleme mūs aicina uz šīs zemes. Man vajadzētu steigties un doties tur. Vai viņi vismaz vienu reizi nepadomātu par šiem jaunumiem? Kā viņi var ticēt tam, par kuru viņi nav dzirdējuši? Kā viņi var dzirdēt, ja kāds viņiem nesludina? Kā vārds grāmatā Romiešiem mums saka, vai šāds vēsturisks notikums var notikt, ja mēs nesludinām? Tā kā šeit ir rakstīts, un tur saplūdīs visas pagānu tautas tā kunga vārda dēļ, un nestaigās vairs pēc savas ietiepīgās un ļaunās sirds domām. 18. pants. Tanīs dienās Jūdas namsies kopā ar Izraēla namu, un tie nāks kopā no ziemeļu zemes uz to zemi, ko es jūsu tēviem devu par mantojumu. Cītīgi sludināsim debesu tēva godību un debesu mātes godību, lai šogad visas tautas varētu pulcēties Jeruzalemē.
Aplūkosim Jesajas 60. nodaļas 1. pantu. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi, tas attiecas uz visu pasauli. Un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzliecis pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām atnestas. 8. pantā rakstīts, kas ir tie, kas lido kā mākoņi, kā baloži uz savām ligzdām. 12. pantā ir teikts, jo tauta vai valstība, kas tev nekalpos, ies bojā. 22. pantā ir teikts, mazākais no jums kļūs par 1000, sīkākais par varenu tautu. Dievs saka, es esmu tas kungs, savā laikā es to darīšu ātri. Tādējādi sargiem pie Jeruzalemes mūriem vajadzētu cītīgi sludināt viņas godību, līdz viņa saņems slavu no pasaules. Vai tas nav tas, kas mums būtu jādara šodien? Aplūkosim Jesajas 49. nodaļas 18. pantu. 49. nodaļas 18. pantā ir rakstīts: Pacel savas acis un raugies visapkārt. Viņi visi jau sapulcējušies un nāk pie tevis. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs, kā dārgas rotas tu apliksi viņus ap sevi un apjozīsies ar viņiem kā līgava ar jostu. Jo tavas drupu vietas, tavi tuksneši un tava izpostītā zeme būs turpmāk taviem iedzīvotājiem par šauru. Tavi postītāji tad jau būs projām. Tu dzirdēsi vēl ar pašas ausīm savus tev no tavas vientulības laikiem pāri palikušos bērnus katru par sevi sakām. Šeit man par šauru, gādā man vietu, ka es varu dzīvot. Arī šeit ir teikts, visi tavi bērni pulcējas un nāk pie tevis. Psalmu autors mudina mūs dienu pēc dienas un brīdi pa brīdim, lai mēs nepārtraukti lepotos ar Dievu. Tad vai ir tikai Dievs tēvs? Mums ir ne tikai Dievs tēvs, bet mums ir arī Dievs māte. Mums vajadzētu lepoties ar tēvu un māti. Bībele atkal un atkal uzsver, ka mums vajadzētu lepoties ar Dievu. Šodien, šajā sabata dienā, leposimies ar tēvu un māti, kas radīja debesis, zemi un visu, kas tajās ir. Visiem Ciānas bērniem tas, ka mums ir Dievs tēvs un tas, ka mums arī ir Dievs māte, ir vissvarīgākās patiesības. Ja visa cilvēce, kas cer uz pestīšanu, nenāk pie gara un līgavas, tā nevar saņemt dzīvības ūdeni. Bez dzīvības ūdens viņi nevar sasniegt mūžīgo dzīvi. Ja viņiem nav mūžīgās dzīvības, viņi nevar saņemt grēku piedošanu. Bez grēku piedošanas viņi nav kvalificēti ieiet mūžīgajā debesu valstībā. Tādējādi jūs un es esam patiesi svētīti cilvēki. Mēs esam pateicīgi par tēva un mātes žēlastību, kas mums ir devušo sabata dienu un piešķīra mums jauno derību. Mēs esam pateicīgi arī par tēva un mātes žēlastību, kas mūs ir veduši uz Ciānu, kur mēs varam viņus satikt. Nepaturēsim šo priecīgo ziņu pie sevis, bet turpināsim to izplatīt. Tad brīnumainais brīdis noteikti parādīsies mūsu acu priekšā. Visas mūsu rīcības un ticība balstās uz Bībeli. Taču pasaule nav balstīta uz Bībeli. Cilvēki nebalsta savu ticību uz Bībeli. Viņu ticība nav vērsta uz Dieva vārdiem. Kad Jēzus mums teica ievērot svētdienu kā dievkalpojuma dienu, tas viss ir izdomāts un tas ir nepatiess. Debesīs Dievs atalgos atbilstoši tam, ko esam darījuši. Tādējādi, ja mēs nepieliekam pietiekami daudz pūļu vai nesasniedzam pietiekami daudz uz šīs zemes, mēs varam cerēt, ka saņemsim tikai drusciņu. Tāpēc arī šodien mums jācenšas uzkrāt daudz debesu valstībai. Skaitot savu rīta lūgšanu, man prātā pēkšņi ienāca šī doma.
Cerot, ka šajā svētajā sabata dienā arī jūs varat dot godu un pateicību Tēvam no visas savas sirds, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!